Muzejs ar Sēlies vārdu kā kodols uzkrāja visu vērtīgo, kas novadam ir bijis un joprojām ir svarīgs. Tās ir Sēļu zemes cilvēku garīgās bagātības, kas saplūdušas materiālos priekšmetos, lai apmeklētāji šīs lietas uzplūkojot, redzētu Sēlies novada būtību. Muzejs ir kā dzidra aka, kurā ieskatoties mēs ieraudzīsim aizgājušos laikus, dzirdēsim senatnes balsis. Tas ir tīrs un dzidrs ūdens malks, ko nobaudīt, lai veldzētu slāpes un gūt gandarījumu par Sēlies novada bagātību, saudabību un gaišumu. Mēs, tagadējās paudzes, atbildam nākotnes priekšā, lai būtu skaidrs un vispusīgs tā laika raksturojums, kurā paši esam dzīvojuši un aizejošo laiku cilvēkus uzklausījuši. Tā ir atbildība un cerība, ka spēsim saglabāt pagātnes liecības. Pēdējos gadu desmitos ir pierādījies, ka Viesīte attīstās par mūsdienīgu centru. Ikvienam ir svarīgi apzināties, cik garīgi bagāti Sēlies ļaudis ir kļuvuši ar savu darbu un nepadošanās spītību, cik skaistā un īpašā vietā Dievs atvēlējis Sēļiem dzīvot. Cilvēks kā personība veidojas visu mūžu, un ikvienam savs pilnveidošanās process ir neierobežots. To mēs varam salīdzināt ar Rīgu, kura joprojām nav gatava. Arī mūža izglītības programmas Grundtvig moto "Mūžu dzīvo, mūžu mācies" ir uzrakstīts 20 valodās. Te nu tas būs, kā kodols, kā aka. Neviena sēkla nevar izaugt bez dzīva kodola, un neviens cilvēks bez akas, kur dzīvības ūdeni ņemt. Cilvēki, kuri spēj pieņemt pārmaiņas un tām piemēroties, dzīvo vieglāk, jo viņi ir motivēti mācīties, apgūt jaunas prasmes. Jautājums, kur un kā? Atbilde ir vienkārša. Ir jāprot saskatīt un izmantot iespējas, kuras mums tepat ir līdzās. Audu patreiz no lupatiņām tādas grīdsegas. Darbs ir diezgan tāds pagrūts, lupatiņas jāgriež, pēc tam viņas jāvelk iekšā. Tik jāsit klāt, ar kājām, ar rokām jāstrādā. Kājām ar rokām jāstrādā. Jā, tā lieta iet. Darbs man patīk. Tas tā kā man hobijs, es darbojos, ar mājās man ir. Mājās man tāds lokāls darbiņš, tur vieniem strādāja. Jā, ar lupatiņām, bet te jau man tādi skolnieki vairāk strādājas, jo te mazāk atnāku. Pielabot tikai, kas ir salaists druscīt tā, ne tā kā vajag. Tā lūk. Kāds tas darbiņš ir? Šeit mēs nodarbojamies ar rokdarbiem. Ko jau no kura māk, ar to arī nodarbojamies. Citāda, cita tamborē. Un tādā veidā izpaužās tā mūsu mūža izglītība. Un tā arī paliks mūsu bērniem un mazbērniem, un cerams arī varbūt kāds cits to novērtēs kādreiz. Tāda ir mūsu. No rokdarbiem, no vispār no saviem darbiem mēs rodam prieku. Tas ir mūsu vaļas prieks un hobijs un viss kopā. Tās pavasarītas biškucīņas. Gleznošana jauks prieks ir, vai ne? Piepildi sevi, var attēlot uz audekla, gandarījumu dot, citiem prieku sagādāt. Te jau pamat izbraukumos dabā paglezno, mājas darbi. Jauki. Makšķerieši man patīk, tur noskatos daudz skatus, visu, kā saka to, agros rītas vakarus, tas viss ir paliek atmiņā, Ja vairāk strādāk, labāk sanāk. Tik bērnu darījumi, es redzēju. Cilvēki iedrošina mainīt daudz ko savā dzīvē, izmēģināt visādas lietas. Tas pats ar mani arī ir noticis. Es pēc profesijas pavisam kaut kas cits, strādāju atkal kaut kur citur un ar vienu izmēģinu kaut ko jaunu.
Sabiedrībā notiekošie procesi veidojas un attīstās likumsakarību robežās, bet tos neapšaubāmi var ierosināt, pātrināt vai nobramzēt spēcīgas personības. Jānis Dimitrijevs kā Viesītes pašvaldības vadītājs strādā kopš 1990. gada un savā darbā vienmēr ir veicinājis izglītības pieejamību iedzīvotājiem un tās kvalitātes uzlabošanu. Bez mūža izglītības cilvēkam ir ļoti grūti komunicēt ar pārējiem, apgūstot pārējo valstu pieredzi, ciemojoties pie citu valstu partneriem, iepazīst jaunas darba metodas, jaunus mērķus, uz ko pašvaldībai ir jātiecās. Un mūža izglītība visā mūža garumā ir tieši tā, kas vajadzīga ikvienam mūsu iedzīvotājiem, ne tikai arī faktiski ne tikai pašvaldībā, bet arī Latvijā. Jo pārzinot situāciju kopumā, kā tā notiek savstarpēji komunicējot, ir iespējams reāli domāt un strādāt ne tikai par savu vietu un priekš sevi, bet arī kopumā par valsti. 2008. gada 16. oktobrī Rīgā starptautiskajā mūža izglītības konferencē Mūža izglītība personības izaugsmē un valsts attīstībai Viesītes pašvaldība tika apbalvota ar Izglītības un zinātnes ministrijas balvu Mūža izglītība Latvijā. Pašvaldības vadītājam Jānim Dimitrijevam pasniedza atzinības rakstu par atbalstu mūža izglītībai. Šis novērtējums ir pierādījums tam, ka mūža izglītības nodrošināšanā esam viena no labākajām pašvaldībām Latvijā. Projekta starptautisko sanāksmi dalībnieki pozitīvi novērtē iegūmus. Oļegs Šadeika. Projekts man deva iespēju iegūt jaunu pieredzi, uzlabot angļu valodas zināšanas un iepazīt cilvēkus no citām valstīm. Sandra Grigorjeva. Piedalīšanās sanāksmē Somijā man deva iespēju iepazīt, analizēt un izvērtēt atšķirību iedzīvotāju pieejā mūža izglītībai Latvijā un ārzemēs. Gins Grīnbergs. Ieguva pieredzi ceļošanā. Atziņu, ka cilvēku un kultūru dažādība netraucē komunicēt un justies labi. Izpratu izglītības nozīmīgumu. Projekts ir īstenots. Tā iznākumi ir paliekoši, jo iegūtās zināšanas, prasmes un pieredzi mēs varam pielietot savā turpmākajā attīstībā. Filmas veidotāji aicina ikvienu: esiet aktīvi un nebaidieties mācīties un apgūt jaunas prasmes visā mūža garumā.